Nākošā lieta, ko mēs apskatīsimies, ir objektu izlīdzināšana. Tad, kad mums ir daudz visādu objektu, mums iespējams kādreiz varam vēlēties šeit redzēt kaut kādu kārtību. Un ir vesela sistēma, pēc kuras ilustrators ir spējīgs šos te objektus izlīdzināt. Tad, kad mēs esam iezīmējuši visu šo te objektu grupu, vajadzētu būt tā, ka šeit augšpusē jau šie te izlīdzināšanas instrumenti ir aktivizējušies. Ja viņi tur nav aktivizējušies vai mēs viņus neredzam, tad viņi kā vienmēr ir atrodami zem window align, jeb aligan, rakstās aligan, izrunājās align. Šeit arī pie align tool ir iespējams izvēlēties pēc kādā laukumā mēs vēlamies objekts izlīdzināt. Align to selection nozīmē izlīdzināt pa iezīmēto laukumu. Kas tad ir iezīmētais laukums? Iezīmētais laukums sākās un beidzās līdz ar pēdējo objektu. Mēs tagad apmēram varam redzēt, kāds ir mūsu iezīmētais laukums. Pa šo laukumu mēs arī varam objekts izlīdzināt. Pirmais mums ir horizontāli līdzināt pēc kreisās malas. Horizontally align to left. Tas būs šādi. Tātad horizontāli viss ir izlīdzināts pie labās malas. Iezīmētajā laukumā. Otrais ir horizontāli izlīdzināt pēc centrālās ases. Tas izstīsies savukārt šādi. Iezīmētajā laukumā uz centrālās ases ir nostājušies pilnīgi visi objekti. Un tad mēs varam izlīdzināt arī iezīmētajā laukumā labajā malā. Jeb arī izlīdzināt augšpusē, vertikāli izlīdzināt pa centru un vertikāli izlīdzināt pēc apakšējās malas iezīmētajā laukumā. Tad šeit ir iespēja veidot kaut kādas distances starp objektiem. Par cik mums objekti ir diezgan haotiski izvietot, tad mēs varbūt šos te plusus šobrīd neredzam. Bet vajadzētu būt tā, ka starp objektiem tiek izlīdzināts atstarpes. Atstarpes mēs varbūt labāk ieraudzīsim tad, kad mums šie objekti būs mazāk. Paņemsim 3 objektus. Izlīdzināsim viņus pa augšējo malu un tad šeit arī horizontāli starp viņiem izlīdzināsim atstarpes. Ja viņi būtu šādi izkārtoti, tad viņiem šādi tiktu izlīdzināts atstarpes. Miksējot visus šos te instrumentus, jūs vienmēr dabūsiet vēlamo rezultātu, tikai mazliet vajag šeit ar loģiku tos procesus koordinēt. Nākamais, pēc kā mēs kaut ko varam izlīdzināt, mēs varam izlīdzināt objektus pa lapu. Respektīvi, viņi tiks šīs lapas ietvaros izlīdzināti. Un mēs atkal iezīmējam visus objektus. Un spiežam align to artboard, jeb izlīdzināt pa lapu. Tad mēs redzam, ka visi objekti tiek izlīdzināti pa lapas šo te malu, līdz ar malu.
līdz ar lapas augšpus, nu, un viss tas pats vecais stāsts, tikai šoreiz mēs nevis līdzinām pa iezīmēto laukumu, bet šoreiz mēs līdzinām objektus lapas ietvaros. Un tad te ir vēl tāds mistiska atzīme Alleging to key object. Tātad līdzināt pēc atslēgas objekta. Par atslēgas objektu, varbūt objektu var kaut kā vēl savādāk padarīt par atslēgas objektu, bet es esmu piefiksējis, ka par atslēgas objektu kļūst pēdējais uzzīmētais objekts. Ja es, teiksim, tagad iezīmēšu visus šos te, tad vajadzētu būt tā, ka es spiežu Align to key object, un, kā redzam, ir aktivizējies pēdējais iezīmētais objekts. Un atkal viss šī te pati darbība notiks vairs ne pa iezīmēto laukumu, vairs ne pa lapas ietvariem, bet tagad viss tiks līdzināts pēc šī te viena pēdējā objekta. Nu, šeit var eksperimentēt. Un vienkārši ir vajadzīga situācija, kurā jums kaut ko vajag izlīdzināt, un tad vienkārši ņemiet šo te paleti, Align, varat viņu atrast pie Window, iezīmējiet objektus un eksperimentējiet.